Vārtiem. Un jau patrioti. Gustavs Švinka ripa pa labo pusi. Kaiseks dots uzbrukumā. Atspēlē apakaļ Savickim. Metiens no zilās līnijas. Un ir vārti! Jā. Īstajās krikšas no Vairoga aizsargam Ugurs nedaudz. Pamainīja ripu un... Els. To arī tagad redzam atkārtojumā. Tur jā, bija divi. Pazaudējis ripu te zonā. Ūdris tālāks piespēles Bērziņu. Akal Bērziņš dots uz vārtiem. 2-0. Oi! Ļoti labs metiens, ļoti labs metiens. Un vārtus gūst Alvis Bērziņš, numuru 9. Un vēl pie tam, var teikt, šis bija trešais Alvija izgājiens pret vārtiem, kur arī ar trešo metienu viņš guva vārtus. Iepriekšējā atzīmēties ar otru vārtu guvumu. Grib hat-triku. Iespējams, grib ar pirmajā spēlē atzīmēties ar hat-triku. Nedaudz vārds kļūdās, iespēja mest. Un ir vārti! Un trešos vārtus patriotu rindās gūst. Absolūti vārds iemet. Tas ir vārds ar golfu. Jā, ja mēs skatāmies par jaunumiem šajā sezonā. Kurā spēlē? Un Oskars Ūdris. Metiens vārtī! Precīzi metiens starp kājām. Atkārtojam varēsim redzēt, izskatās precīzi starp kājasargiem. Jā, Oskars Ūdris ar otro vārtu guvumu. Skatīsimies, vai būs arī trešais un vai laukumā lidos Cepuris. Vai ir speciāli nemetīs Lēlis no Jānis? Piespēles dos. Spēlās 98 komandas 9 divīzijās, kas ir par 18 komandām vairāk nekā pagājušā sezona. Els, kur ar savas konferences komandām komandas tieks 2 reizes un ar pretējo 1 reizi. Tikmēr, kamēr... Jā, šobrīd atkārtojumā redzam Vairogu vārtu guvumu. Ļoti precīzi metiens. Tā kā Riks E5 čempioni. 2 dažādas līmeņa komandas spēlē šobrīd. Un grūti pēc šīs spēles pateikt par HK Patriotu spēku. Ķekava čempioni. Ir vārti, vārti. Jā, mēs šobrīd skatāmies un spēlējam hokeju. Atkārtojumā varēs redzēt. Izskatās, ka viņš bija tas, kas pielēja pēdējais. Šobrīd neredzam īsti atkārtojumā, kurš tur pēdējais vai Savickis vai Turks. Bet, kā redzējām atkārtojumā, Turks skrienot uz vārtiem, iebrauc ar seju vācaragā nūjā. Oi, sāpīgi, sāpīgi. Starpā. Tāpatās arī rītdien ir otra E6 spēle Ledus Veču pret Halē un Mamuti pret Vairogu tiekas 9:45 HS Rīgas Halē. Šīs divīzijas, kam visvairāk spēles, principā, laikam bija 2. Pārējiem divīzijiem ir savādāks skaits. Patriot vārds, ka jau braukājās, meklē. Tādu metienu grib vēl. Iemetienu viņai Patriots. Ripa aiz vārtiem. Saglabā ripu. Piespēle Riflandā. Metiens. Virsū vārdsargam. Apusē. Un turpināsim spēlēt 5 pret 5. 5. Kļūda, iespēja metiens būs nošļūt. Nošļūt metiens. Bet Edijs Marzinkēvičs šo situāciju galā tika un arī laiks ir beidzies. Un pirmā spēle noslēgusies 5-1 Patriot labā. Kā redzams, ieliktie pamati vasarā ir devuši rezultātu. Vairogam ir ko padomāt līdz nākamajam. Bērziņš. Man patīk viņa numurs. Jo to arī ir tāda spēle? Jep, tieši tā. Uzvārdu. Sveiks visiem! Pateic prieks par sezonas sākumu. Sezonas sākums ir izdevies ar uzvaru par šodienas spēli īsumā. Pirmais periods ļoti labi uzsākam. Dabūjām, Savickis ielikt no zilās līnijas malets. Principā pirmo periodu nokopājām ļoti labi. Pēc tam kaut kur vai pretinieks pamodās, vai otrajā periodā mēs nedaudz
iemigām, iespējams domājam, ka viss jau ir kārtībā, bet, protams, ka tā nebija. Nu, nācās iespringt. Nu, bet katrā gadījumā puiši malači ļoti labi esam pastrādājuši vasarā 2 mēnešus fiziskā sagatavotība ārā un uz ledus, un tas dod rezultātu. Tā kā uzvara rezultāts nav svarīgi, laikam 5-1 bija, bet spēle nebija vieglākā. Sākums. Katrā gadījumā paldies visiem, paldies visi, kas mūs vēro un skatās, seko līdzi, un paldies Entuziastas hokeja līgai par šo fantastisko iespēju atklāt 13. sezonu. Paldies un tiekamies jau nākamās spēlēs.